Mēs satiekamies jau gadu, mums ir ļoti nopietni parunāt. Laiks nākamajam solim. Jā, pareizi, to aizmirst pateikt. Māsai jāpalīdz bišķi mājās. Palīdzi man izvēlēties, ko man vilkt šajam vakaram. Šo kleitu vai šo dēļu? Es domāju, kleitu ir tāda meitenīgāk. Labi, pieņemsim, kad vilkšu kleitu. Man ir 5 stundas līdz pasākums. Es domāju, ka es visu paspēšu. Mēs varam runāt par kaut ko citu. Piemēram, kā tev pagāja vakarā viņš? Bija labi. Mēs aizgājām uz kafejnīcu, uz kino un vakarā pie viņa. Pēc vecākiem viņa mājās. Kāpēc tu izskaties tik bēdīgu? Viņš ieminējās par to, ka viņš uzskata, ka būtu laiks pārgulēt. Tu uztraucies? Neesi gatava? Esi gatava? Uztrauc? Es tikai uztraucies par sekām. Kā par slimībām. Jā, tev būtu jāaiziet pie ginekologa parunāt. Neuztraucies. Es zinu vienu ļoti labu ginekologu, bet viņš ir vīrietis, bet tev nebūtu par to jāuztrauc tik ļoti. Sveiki, es esmu viens no labākajiem ginekologiem Latvijā. Ginekologs jāapmeklē, lai seksuālā ceļā neiegūtu seksuāli transmisīvas slimības, kā arī HIV un AIDS, kā arī, lai veiktu vispār nepieciešamās pārbaudes. Labdien, kādā jums vajadzīgs ginekologa palīdzība? Mēs ar draugu runājām par intīmu attiecību uzsākšanu, tāpēc gribēju konsultēties ar jums par izsargāšanos. Visu jau atkarībā, kādu izsargāšanas veidus vēlaties izmantot. Vai tie būtu prezervatīvi vai arī kontracepcijas tabletes. Bet jums ieteiktu droši vien izmantot prezervatīvus, tāpēc, ka kontracepcijas tabletes sabojā jūsu organismu un būtu ļoti grūti vēlāk, ka jūs pieaugtu tik pie bērniem. Then I am strong. Drīz būs gada jubileja. Man nesāpēja.